Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere tieši šorīt ir teikusi un atgādinājusi, ka sabiedrība nedrīkst tolerēt uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Vecāki, kas rūpējas par saviem bērniem, varētu domāt, ka uz viņiem tas neattiecas, bet patiesībā tas attiecas uz visiem, jo uzturlīdzekļu nemaksātāju parāds valstī šobrīd ir pusmiljards eiro. Tas ir daudz, un paliek šis mūžīgais jautājums, kāpēc viņi nemaksā. Un tāpēc žurnāls Klubs ir aicinājusi jūs uz diskusiju par šo tēmu, un piedalās Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas direktors Edgars Līcītis, Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs, Jā, sveicināti. biedrības tēvi pārstāvis Lauris Bokišs, Labdien! un diskusiju vadīs žurnāla Klubs galvenais redaktors Aivars Pastelnieks un es viņa vietniece Lolita Lūse. Mēs droši vien varētu sākumā aicināt Edgaru pastāstīt, kāda tad ir šī brīža situācija. Varbūt viss paliek arvien labāk. Tā ir? Ja mēs skatāmies 5 gadu griezumā, tad es teiktu, ka viņi ir nemainīga tā situācija. Proti, ka parādnieku skaits nav pieaudzis. Ja mēs skatāmies Uzturlīdzekļu garantiju fonda statistiku, iesniedzēju skaits tīri statistiski lēnām, bet krītās, un bērnu skaits, kuriem gada griezumā jānodrošina uzturlīdzekļi, arī ir nedaudz, bet samazinās. Un atgūtās summas, kas tiek piedzītas pakāpeniski, bet ir ar pieaugošu tendenci. Un tā ir tikai sausā statistika. Bet vienalga, ja mēs skatāmies uz kopēju problēmu, viņa ir liela. Bet, kā es saku, ka Latvijā nav ne sliktākā, ne labākā situācija ar citām valstīm. Man patīk salīdzināt Somiju un Zviedriju, ka faktiski, ja mēs rēķinām pēc nepilngadīgo bērnu skaitu valstī, cik valsts maksā bērniem uzturlīdzekļus, tad mēs esam līdzīgā situācijā faktiski. Izklausās, ka viss ir kārtībā. Nē, viss nav kārtībā. Ja būtu viss kārtībā, tad nebūtu vajadzīgi šāda veida fondi ne Latvijā, ne Somijā, ne Zviedrijā faktiski. Tas ir tīri statistiskā viedoklī. Kādu jūs šobrīd redzat? Kāds jūsu redzējumā ir uzturlīdzekļu parādnieks? Šeit es parasti saku, te ir 2 aspekti. Viens ir šis statistiskais aspekts, otrs šis subjektīvais, faktiskais, kāds ir dzīvietas parādnieks. Ja mēs skatāmies tīri no statistiskā viedokļa, savilkot reģistrus kopā vēl, tad mēs redzam, ka tie ir 90% vīrieši. Viņi ir jauni nosacīti līdz 50 gadiem. Viņiem puse, 53% ir ar kriminālu sodāmību. Cik procenti? 53%. Daudz, 47% bija piespriesti sodi, kas saistīti ar brīvības atņemšanu. Tas nenozīmē, ka viņi reāli ir bijuši. To ļoti iespējams nosacīt notiesāšana. Un nodarbināti ir, kā kuru gadu, bet faktiski vidēji 20%. Tas nozīmē jauni vīrieši ar kriminālu sodāmību, bez mantas ienākumiem darba faktiski. Un tā ir statistika. Un tad faktiski tā interesantākā bilde, ar ko mēs saskaramies, ka nāk pieņemšanas, ticamāk arī tiesu izpildītāji, redz, tā reālā faktiskā bilde. Kāds tas ir tas pēdiņās vīrietis. Un tā ir? Un tad es gribētu teikt, ieraugot tos parādniekus, kas nāk, mīļie vīrieši, kuri palikuši veči Latvijā, kas rūpējas par sievietēm, par bērniem, kas x stundu aizstāvēt valsts vajadzēs, kur viņi ir. Tad tā bilde faktiski ir ļoti bēdīga. Kā mēs kādreiz darbā pasmējamies, nevis par konkrēto cilvēku, bet mums arī lielākoties sievietes strādā pieņemšanā. Viņi saka, es šim vīrietim pats ļoti neuzticētu. Ko domā citas sievietes tad? Tas jautājums ir, kā faktiski, tāds mazliet plašāks, kā var tik tālu nodzīvoties vīrietis, kur faktiski, kā mēs sabiedrībām gribam redzēt kā balstu, kas var ne tikai bērnus uzturēt, bet ir aizstāvēt valsti, kur viņi ir palikuši un kāpēc viņi tādi ir izveidojušies faktiski. Tur visticamāk jāmeklē dziļākas saknes gan bērnībā, izglītībā, ģimenē, kur šis cilvēks ir audzis. Tad jūs runājat par tiem 47%, kas nesēž cietumā? Ne tikai, jo cietumā jau arī par dažādiem noziegumiem var nokļūt. Faktiski arī, kā es saku, jebkurš autovadītājs var pat netīšām kļūt arī par ceļu satiksmes negadījumu izraisītāju. Bet Jānim ir vismaz 400 lietas par uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Tas ir daudz.
Tas ir, manuprāt, tas ir daudz. Kā es no Līcieša kunga sapratu, tad tas ir ļoti labs rādītājs, jo kolēģiem ir vairāk tūkstoši lietu. Jā. Arī ir tādi kolēģi, kuriem ir. Uzvārds mēs nesauksim, bet jums ir pilns sabiedrības spektrs, kurā ir gan sabiedrībā zinām sportisti, gan uzņēmēji, droši uzņēmēji, aktieri, arī politiķi. Jā, bet es varbūt gribētu, teiksim, gatavoties šai šodienas sarunai, es mazliet vairāk padomāju par to, kas tad notiek ar uzturlīdzekļiem. Un pirmām kārtām es gribētu teikt, ka uzturlīdzekļu garantija fonds, viņš veic ļoti labu darbu, lai šos uzturlīdzekļus parādnieki gribētu maksāt. Tas ir viens, bet šeit mazliet ir jautājums par to, ka uzturlīdzekļi kā tādi, pareizāk sakot, kas tad ir mūsu klients? Un kā izskanēja jautājums, kā var nerūpēties par bērnu? Un šeit šis jautājums ir jāskatās mazliet dziļāk, jo dziļāk no tāda viedokļa, ka ļoti bieži šī nauda tiek izmantota kā instruments, lai ierieptu otrai pusē. Jo šķiršanās process kā tāds ir pietiekami emocionāls, viņš ir pietiekami sarežģīts, un tas, kas spriedumā ir rakstīts, ka maksāt, es pieņemsim tā lietu vienkāršībai, uzskatīsim, kad parastais parādnieks ir vīrietis. Un tātad piespriest bērna tēvam maksāt uzturlīdzekļus mātei bērna uzturam. Un tas, manuprāt, ir tā sajūta vīrietim iekšējā, ka viņam tajā brīdī, kad viņš ir šķīries no sievietes, ja viņam ir jāmaksā sievietei, tad viņam tas nesaslēdzās kopā, ka tas ir maksājums bērnam. Jo šeit ir jāsaprot atkal tas nākošais jautājums, ka man kā tiesu izpildītājiem, pie kura ir šī piespiedu izpilde, un kurš viņu veic, tātad, ja es varu šo naudu piedzīt, tad tas nozīmē tikai to, ka parādnieks varēja viņu samaksāt pats. Tikai viņam pietrūka motivācijas. Un tātad es kā tiesu izpildītājs, es kā motivācija, ja es to izdaru, tātad viņš varēja to izdarīt pats, bet viņš negribēja vai gribēja nepietiekami. Vai arī tas ir naids, kurš saka, ka es nemaksāšu viņai neko, es nepalīdzēšu neko, jo tad ir atkal nākamais jautājums, bet kurš tad izvēlās, pareizāk sakot, kuram starp vīrieti un sievieti, kā atbildība ir lēmums par to, ka būs bērns. Un faktiski, varbūt tas ir diezgan stereotipiski, bet man liekas, ka tā ir tomēr sieviete pieņem lēmumu. Starp citu, es te uzreiz iejaukšos, jo mums biedrībā tēvi, viens no pētījumiem, ko mēs esam veikuši, bija tieši par tēvu lomu ģimenē. Un tur mēs secinājām, ka mūsu sabiedrībā vairāk kā pusē gadījumu, man šķiet, es tagad neatceros to procentu precīzi, bet virs 60% tieši to ierosmi dod vīrietis. Ka jādzimst bērnam? Jā, ka mums vajag bērnu, ierosina bērnu, taisam bērnu, jebkādā veidā, tur, kur tas nav negadījums, ja? Bet kur ir tiešām izvēle, apzināta rīcība, tad lielāks procents ir vīriešu ierosme. Un pēc tam tie vīrieši visādi iemeslu dēļ pazūd. Es domāju, par to mēs no manas skatu punkta parunāsim plašāk. Bet jā, Jā, tas ir, protams, interesanti. Jo emocionāli es pilnīgi piekrītu, ka šķiet vienmēr tas ir tāds sievietes. Tāpēc mums tas bija ļoti liels pārsteigums par to, ka pētījuma datos parādās, ka bieži tieši ierosme nāk no vīriešu. Un līdz ar to tajā brīdī, kad attiecībās ir radies bērns, tad kādam, kam ir jānotiek vīrieša galvā, lai viņš pateiktu, es tagad par šo bērnu nerūpēšos. Vienkārši padomājiet no tāda emocionālā viedokļa. Tagad tas ir mans bērns, un es par viņu nerūpēšos. Un nerūpēšos iespējams, ka naida, dusmu vai tā iekšējā aizvainojuma dēļ, kad šis attiecību pārtraukšana ir tik sāpīgs process, ka ir faktiski vīrietis ir gatavs
upurēt bērnu. Bet, Jāni, jūs saskrēties ar šīm lietām, tad kas ir šo vīriešu galvās? Kāpēc viņi tā dara? Kā jau es saku, manuprāt, tas ir. Neviens jau neatzīst. Saprotiet, tā ir tāda, teiksim, neviens jau to nepasaka. Tieši tāpatās kā saskarsmes tiesības tajā brīdī uzturlīdzekļiem ir tikai viena lieta. Bet tajā brīdī, kad pieņemsim caur tiesu tiek risināta saskarsmes tiesība jautājumi, kad vienam no vecākiem ir tiesības tikties ar otru ar bērnu, un šis bērns tiek izmantots kā instruments. Faktiski vecāki apzināti, viņi izvaro bērna smadzenes, jo jūs saprotiet, tajā brīdī, kad ģimenei tas naids ir tik ārprātīgi liels, ka māte saka, tēvs ir kretīns, viņš ir slikts, viņš dara to, pēc tam nāk tēvs, kurš saka, tu tagad man negribi dot šo bērnu, bet es viņu ņemšu, es ar viņu tikšos, un tam visam pa vidu ir bērns. Un ja cilvēki būtu saprātīgi un savā rīcībā saprātīgi, viņi nekad tā nerīkotos. Bet viņi ir gatavi faktiski upurēt bērnu, upurēt viņa normālo domāšanu, viņa augšanas procesu, lai risinātu savas savstarpējās attiecības. Bet apmēram procentuāli, cik ir šādu vecāku no tiem? Skatoties statistikā, man sanāca aptuveni, ka 5% Latvijas bērnu uzturlīdzekļu garantiju fonds maksā vecāku vietā. Tā varētu būt? Tā ir. Plus mīnus. Mazliet bišķi vairāk, bet tā ir. Jā, bet tas savukārt nozīmē, ka ja 5% Latvijā dzimušu bērnu, Latvijā, bet tātad Latvijas bērnu uzturlīdzekļu garantiju fonds maksā uzturlīdzekļus, nozīmē, ka atkal pēc statistikas tiek šķirtas Latvijā 50% no laulībām. Jūs vienkārši padomājiet par to ciparu. Un tas, es pat teiksim, lai tā matemātika būtu vienkāršāka, es pat neskatījos par attiecībās esošajiem, bet vienkārši par laulībā esošajiem. Tātad, ja šobrīd gadā, 22. gadā, tiek slēgta 12,000 laulību, tad 6,000 tiek šķirtas. Manuprāt, tas cipars ir vienkārši, viņš ir baiss. Ja? Kas ir, teiksim, labi ir tas, ka 30 gadu laikā ir pieaudzis vidējais laulības ilgums. Ja viņš 90. gadā bija 8 gadi, tad tagad viņš ir 13 gadi. Ja? Kas savukārt nozīmē, tas atkal no kā tas izriet? Tas izriet no tā, ka vidējais vecums laulībā, ja tajā pašā 90. gadā viņš bija 24 gadi, tad tagad tas ir 31 gads. Kas savukārt nozīmē, ka cilvēki precās vairāk apzināti. Tas nav vecāku spiediens, tas nav sabiedrības spiediens, bet tā ir persona pašu izvēle. Bet tas jebkurā gadījumā nozīmē to, ka 50% no laulībām tiek šķirti. Un tātad, ja šajos laulībās ir, cik mēs varam pieņemt, 40, 50, 60% ģimeņu ir bērni. Bet iespējams, ka vairāk. Pat vairāk, jā. Tad vienkārši padomājiet par to, kāds ir tas kopējais fons. Viņš ir, manuprāt, baiss. Bet šobrīd parādnieki ir 42,000. Reģistrēt parādnieki 42,000 un 90% vīrieši līdz 50 gadiem. Labi, Lauri, sarunāju visu, ko sliktu par tēviem. Tagad jums jāsaka, kas pretī, vai tiešām ir tā, ka tēvi nesaprot, ka viņiem ir jārūpējas par bērniem. Kas tur ir? Manuprāt, izskanēja jau tie vēsturiskie iemesli, kuru dēļ mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs esam tāda sabiedrība, kāda mēs esam veidojušies. Un tajā manas pieminētajā pētījumā par tēvu lomu ģimenē, viens no tiem secinājumiem bija tāds, ka tajā brīdī, kad piedzimst bērns, noklusējums gan respondentu tajā smadzenēs, gan sabiedrības uztverē kopumā ir tāds, ka māte un bērns ir vienība. Un vīrieši ir tādi brīvie radikāļi, kas var pievienoties, var atvienoties, var veidot nākamo šūnu. Un ja mēs paskatāmies vēsturē, par to, no kurienes mēs visi esam tādi izauguši, tie 40 plus, tad mēs tiešām zinām, ka tās laulības tad tika šķirtas tāpatās, neskatoties sistēmu, kurā mēs augām un tam līdzīgi, un vīrieši mierīgi varēja taisīt jaunas ģimenes.
aiziet sievietei no ģimenes, atstāt bērnus. Tas ir kaut kas vispār neiedomājams. Arī mūsdienās mēs, tad, kad par to domājam, uzreiz emocijas, man liekas, sakāp, jā, tur vēl augstāk. Bet veči, nesagāja šeit, nesanāca šeit, labi, ej tālāk. Ja? Un tā ir savukārt kaut kāda tad sabiedrības tolerance, vēsturiska atmiņa, nezinu kas, ja? kas ir ļāvis veidoties tam, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kur vīrieši gan paši jūtas, gan viņi ir audzināti tā, gan viņi to ir pieredzējuši savās izcelsmes ģimenēs, brīvāk staigāt apkārt. Un tad minēju par tiem, kas notiek tajā galvā. Un tiešām es arī esmu dzirdējis šo te argumentu no vīriešiem, ka, iedomājies, labi, mēs izšķīrāmies, ja, viņa tur ir viena, kamēr viņa ir viena, es tur maksāšu. Bet tad taču viņai tagad ir cits vīrietis, un tagad tas cits vīrietis, viņš audzina manus bērnus, un man par to visu vēl jāmaksā. Tā loģika tur arī apstājas, man liekas. Tai daļai, kur kaut cik padomā. Ja? Es tajā statistikā, kur teicu, tur vispār droši vien tur ir tiešām izglītības un pieredzes un vēl citi slāņi. Ja? Bet tādā domājošā galvā iestājas šis te, ka pagaut, tagad man ir jābeidz maksāt. Bet es to absolūti neataisnoju. Es domāju, ka tas, ko mūsu sabiedrība nav iemācījusies par to, kas ir bērni, kas ir ģimene, kas ir vīrietis, sieviete un tam līdzīgi, ka tajā brīdī, kad izirst attiecības vai izirst laulība, kas var notikt dzīvē? Ja jums ir bērns, jūs paliekat 100% likuma un sabiedrības un galvenais bērna priekšā abi divi līdzatbildīgi, līdzdalīgi vecāki, kuriem ir jāspēj uzņemties vienotas rūpes, vienoda pēc savām prasmēm, zināšanām, varēšanām rūpes par bērniem. Un tas, kā tu minēji, ir stāsts par to, ka tā nauda, līdzekļi, resursi ir bērnu uzturēšanai. Kamēr cilvēkos sabiedrībā nav šī izpratne, ka vecāku attiecībām būtu jāspēj saglabāties kaut cik sakarīgām, jēdzīgām, ka mums mūsdienās ir pietiekami daudz instrumentu. Mēs neesam vairs tādi, ka vienīgais risinājums ir šņabju pudele. Ja? Tikmēr mēs kulsimies ar šitiem te lielajiem procentiem. Varbūt mans novērojums ir no prakses, ko mēs redzam, kā mums nāk parādnieki un kāda viņi nāk, tad viennozīmīgi tas novērojums ir tāds, ka tas ir ļoti cieši saistīts ar cilvēka izglītības līmeni, cik vīrietis ir nobriedis kā cilvēks, kāds viņš ir attīstīts. Šeit es nedomāju, varbūt ir formāla izglītība, bet vienkārši nobriedis cilvēks. Tad tas tieši ir saistīts ar izglītību. Un runājot par tolerances līmeni, un ir ļoti labi, ka mēs runājam par to, un ko nozīmē nevajag tolerēt pret uzturīgas nemaksātājiem. Mums bija praksē viena situācija, kad pārobežu piedziņas gadījumā mums viens parādnieku nokonstatējām, kad viņš dzīvo un strādā Vācijā un nosūtījām lietu uz Vāciju. Burtiski pagāja neilgs laika, kad parādnieks bija šeit. Teica, es nomaksāšu visu parādu, izbeidziet lietu Vācijā, pasarg Dievs, lai tikai neuzina darba vietā un apkārtējie cilvēki, kad es nemaksāju uzturlīdzekļus. Un šis ir tas saucamais tolerances līmenis un sabiedrība, kā mēs uzturam šos uzturlīdzekļu parādniekus. Jā, bet kas notiek viņa galvā? Tātad viņš uzskata, ka viņš var dzīvot Vācijā, viņš uzskata, ka viņš var pelnīt, viņš dzīvo, bet šeit jau ir jautājums par to, tad cik ir liela vīrieša iesaista bērna audzināšanā un cik bērna māte atbalsta to, ka tēvs, ka viņš līdzdarbojas, cik viņam ļauj līdzdarboties, cik viņam liek līdzdarboties. Jo būtībā jau tā atbildība nāk ar sapratni, un ka pat neskatoties uz to, kā partneri savā starpā ir šķīrušies, ja tēva iesaista bērna audzināšanā, ja viņam ļauj, ja viņam liek līdzdarboties, ja viņam liek skatīties, kā bērns aug, kas ar viņu notiek, tad viņam rodās, tad viņš saprot, jā, redz, kur ir tās vajadzības, redz, kur, un būtībā, kas jau ir tāds, kāpēc bērnam ir vajadzīgi abi vecāki? Būtībā, lai radītu līdzsvaru tajos uzdevumos, ko viens no vecākiem dod bērnam. Viņš atnāk viens no vecākiem no darba mājās sliktā noskaņojumā. Viņš paņem bērnam sabļauju virsū.
Tikai tāpēc, ka viņam ir slikts noskaņojums. Visi mēs esam cilvēki. Tajā brīdī, kad ir otrs partneris, viņš saka, ko tu dari? Ko tu dari? Kāpēc dusmas tiek izliktas pār bērnu? Tajā brīdī, ja vecāks ir viens, viņam nav tā līdzsvara, kas spēj palikt uz otru pusi un pateikt. Un tāpēc bērns arī viņš aug tāds drusku deformēts, uztveres ziņā, jo nav līdzsvara starp vecākiem. Un atkal, ja šie abi divi, gan tēvs, gan māte, ja viņi līdzdarbojas bērnu audzināšanā, tad, manuprāt, stipri retāk rodās jautājums, kāpēc man ir jāmaksā. Vai ne? Ne jau uzturlīdzekļi ir tas stāsts. Stāsts ir partnerattiecības, stāsts ir tas, kā mums liekas, kā mums ir jāattiecās pret bērnu, kā mums ir jāprot attiecības vai nu izveidot, vai pārtraukt, vai kaut ko ar viņām izdarīt. Ja, bet sabiedrībā ir diezgan liela nozīme un faktiski svarīga. Tas ir, kādas lietas mēs uzskatām par normu un kādas mēs neuzskatām par normu faktiski. Un, ja sabiedrības vairākums neuzskata par normu un netolerēs, kad ir šādi vecāki, tad faktiski arī tas veidos šo vecāku izpratni. Un tad spiest vecākus dzīvot kopā bērnu dēļ? Nē, es domāju, rūpēties par bērniem. Jā, bet... Lai neiznāk tāda situācija, ka faktiski, kad parādnieks iestājas darbā un darba devējs sametās ar vienu uz parādnieku, un kā mēs varam tev sakārtot dokumentus, lai tev faktiski būtu... Izplatīt. Jā, tas faktiski tā kā atbalstīt. Jo mums ir bijušas situācijas, kad mums tieši bērnu mamma ir teikusi, ka jā, bet viņš strādā pie pazīstama darba devēja, viņi tur sakārto dokumentus. Mēs esam vēršies arī policijā, lai pārbauda arī nodokļu nomaksāšanu, cik tad ir godprātīgi, ka tas vecākam tiek palīdzēts, pat izvairīties. Šis ir tas saucamais, ko mēs saprotam ar vārdu, kā mēs tolerējam. Šeit ir mazliet ir problēma ar, mēs gan profesionāli mēģinām šobrīd šo situāciju mazliet palabot, jo likums pietiekami skaidri nosaka, ka uzturlīdzekļu parādniekam, ja viņš strādā, viņam tiek atstāta puse no minimālās algas. Tā tad tiek noņemts viss, un īsti man kā tiesu izpildītāji, man nav manevra iespējas. Man likumdevējs ir precīzi pateicis, cik lielā apmērā ir izdarāmi ieturējumi. Un tad saprotot, ka tas cipars ir, pieņemsim, kaut kas ir noticis, tur vairāk gadi, pieņemsim, uzturlīdzekļi nav maksāti, un tagad cilvēks sāk strādāt, un tagad nostājieties viņa vietā, dzīvot ar pusi no minimālās algas. Ir ok? No kā lai viņš dzīvo? No kā lai viņš dzīvo. Un tad viņam jau ir izveidojušās kaut kādas nākamās attiecības, kuras viņš pūlās veidot, un viņš saka, bet kā lai es to daru? Ja? Un līdz ar to šeit ir tas stāsts vairāk par to, ka, protams, tas piespiedu izpildes mehānisms, jo tas, kas ir forši, pieņemsim, tas, ko es ļoti atbalstu, ir autovadītāju apliecības aizliegums. Ja, tātad automašīnas vadīšanas, tur ieroču atļaujas aizliegums. Tas, ko visu UGF, kā es teicu, dara fantastisku darbu. Azartspēles arī aizliedz. Jā, amatus arī kaut kādas nedrīkst, ja? Ja, bet tie ir valsts amati, tiesnešu, tiesu izpildītāji, konkurences padomes locekļi. Pagaidiet, Lauri, kā lai vīrietis izdzīvo ar pusi minimālās algas? To es nezinu, to es nemāku pateikt. Es abrīnoju kopumā mūsu sabiedrībā, cik daudziem cilvēkiem ir jāiztiek ar tādiem, tas nav vīrietis, es domāju, jebkurš, kuram kopumā kaut vai ar minimālo algu ir jāsavēl gali kopā, ja tev nav savs īpašums, ja tev nav partners, kas pelna vēl vismaz tikpat daudz, un vēl kaut kādi papildus lietas, tas ir kopumā liels jautājums. Par to pusi algu nemaz nerunājot. Bet jā, bet redz, kaut kādā brīdī mums tā situācija ir jāsāk vai nerisināt. Un jautājums ir, no vienas puses tieslietu ministrs, skaļais uzstādījums, nekāda tolerance vai nulles tolerance pret tiem, kas nespēj un nemāk rūpēties, ļoti skaidrs, saprotams, jo drīzāk iedot tieši tā to vēsti kopumā sabiedrībai, ko mēs tolerējam un ko mēs netolerējam. Vai ir ok, ka mēs ļaujam viņiem, tādiem brīvajiem radikāļiem, klīst apkārt, darīt kaut kādus darbiņus, uzsitam uz plecu un pateikt, kas strādā, galvenais, kas strādā, viss kārtībā, vai ir tomēr tas Vācijas piemērs, ja, kur tu saproti, ka,
Es te atstāstīju garajā versijā pieredzi no seriāla, ko es skatos amerikāņu, kur pilnīgi apgarēst situāciju, bet tur, redz, jāmaksā sievietei, tāpēc, ka viņa labāk ir pelnījusi, kamēr viņa bija kopā, bet kaut arī viņa rūpējas par visiem 3 bērniem. Un tad tajā atvadu ainā no tā vīrieša viņa teica, es esmu aizgājusi uz banku, paņēmusi aizdevumu. Un man tas nav viegli. Vienkārši tāpēc, lai tu saņemtu šitos savus pēdējos 60 000 un vairs nerādītos manā dzīvē un viņu dzīvē. Savstarpējās attiecības. Jā, savstarpējās attiecības, tieši tā. Bet reizē par ko stāsts, ja? Viņa caur nevaru aizgāja uz banku un paņēma to aizdevumu, ja, kuru mūsu šitiem te kungiem, diemžēl, arī ir grūtības jau saņemt. Vienkārši, lai tiktu ārā no šī te, jā, lai tiktu ārā no šīm attiecībām, kuras iespējams tieši tā joprojām var būt destruktīvas, apgrūtinošas, grūtas, aizvainojuma pilnas un ilgt līdz pat bērnu pilngadības sasniegšanai, vienkārši tāpēc, ka viņi ir spiesti būt šajā un viņi nemāk citādāk. Līdz ar to, kur ir darbs mums, jā, mums ir biedrībā tad 2 tādi galvenie virzieni, kādos mēs esam līdz šim strādājuši. Viens ir prevencija, tas ir izglītot par attiecībām, par bērnu audzināšanu, par to, kā veselīgi uztvert arī šīs te attiecību x stundas. Un tad, protams, ka diemžēl pamatā mēs esam strādājuši ar tiem, kuri atnāk un ir gatavi maksāt par šo pakalpojumu, jo visā šajā te mūsu vīriešu sazvērestībā, kur mēs esam vienojušies, ka mēs viens otru atbalstam, ja? Pēdiņās, mazliet ironizēju, nav daudz labu iespēju te Latvijā piesaistīt resursus, lai mēs kā nevalstiskā organizācija varētu sniegt pakalpojumu šiem te dzīves pabērniem, šiem te neizglītotajiem, nesaprotošajiem, vēl kaut kā vīriešiem, lai viņi kļūtu saprotošāki. Nemet mums naudu virsū atšķirībā, teiksim, no jautājumiem, kur mēs iestājamies par bērniem, suņiem un tam līdzīgi. Ja? Liekas, un tā kā vīriešiem vajag palīdzību, lai viņi par viņu maksā. Tāda ir tā kopumā attieksme. Ja? Un tad otrs tas segments, ar ko es arī esmu saskāries, ir tie, kas ir nonākuši X stundā, kas ir pēc šķiršanās, un tur es savukārt esmu daudz arī šos te stāstus dzirdējis, ja? Kas ir tā emocionālā argumentācija, neiet uz sadarbību, nesadarboties, labāk tad ieriept varbūt kādreiz, ja? Jo nav citu instrumentu, nav citu prasmju. Un tad atkal mēs varam kaut cik mēģināt palīdzēt atbalsta grupās vai iesakot kādu speciālistu, saprast tieši šo te emocionālo pamatu, ka tev tomēr ir citi instrumenti, kā risināt šīs attiecības, lai tas nav murgs tev, bērniem un sievietēm. Sakiet, cik ir tādu, kas gribētu maksāt, bet vienkārši ekonomiski nevar? Šobrīd mēs redzam, ka tie, kas piedalās maksājumos, pēc savām iespējām ir 3. daļa no 42 000 faktiski. Kas piedalās? Kas piedalās, jā, vai vairāk vai mazāk, faktiski mēģina kārtot šīs parādu saistības. Kas gribētu, kur UGF ir uzsācis izmaksu, un tajā brīdī, kad viņš ir uzsācis, tad parādnieks iet pie UGF un pūlās vienoties par to, kādā veidā šis te parāds tiks dzēsts. Bet šeit mēs nerunājam vispār par tiem vecākiem, kuriem ir pienākums maksāt kā tāds. Bet šeit ir, varbūt es gribētu sadalīt to atkal tādās 2 būtiskās daļās, ka ir jāsaprot, ka ir divi gadījumi varianti. Vienā parādnieks negrib maksāt, un otrā viņš nevar maksāt. Un tajā brīdī, kad viņš nevar maksāt, tad ko darīt? Viņš nevar, viņam nav darba, viņš ir cietumā, viņš ir bez izglītības, viņam tur ir, vesels vagons ar argumentiem, bet tātad viņš objektīvi nevar maksāt. Un faktiski tas, ar ko mums ir jācīnās nevis ar tiem, kas nevar, bet ar tiem, kas negrib. Tas ir tas būtiskākais, manuprāt. Un šeit man ir viens stāsts, kur pie pieņemšana atnākusi mamma viena, un viņa teica, kāpēc tas parādnieks, tas
mēs viņu saucam par parādnieku, bērna tēvs neiet, nestrādā. Es strādāju 2 darbos un meklēju vēl 3. darbu, jo bērns ir jau pusauga vecumā un nodarbojās ar sportu, viņam vajag pulciņus un nometnes tam līdzīgi. Viņš žēlojas, ka reģionā nevar atrast darbu, būtu gājis, viņam ir prasmes celtniecībā, brauc uz Rīgu uz objektiem, bet redz, viņam ir pa grūtu faktiski, kāpēc man jāiet 2 vai 3 darbos. Un te ir tas tās, to, ko es sākumā teicu, nu, kas te par večiem palielam? Nu, Pēc viņa izvēlējās, lai viņš būtu par viņas bērna tēvu. Nu jā, tas nozīmē, ka tam vīrietim jābūt tādam, ka ej un dari palielam. Saņem, respektīvi, tu nevari neiet un nestrādāt, nu, ja tev nav prasmes, tad ej pārkvalificējies. Jo šobrīd Latvijā ir pieejams daudz brīvo darba vietu, dažādos spektros faktiski. Līdz ar to tie, kam rokas, kājas un galva ir kārtībā, faktiski tā ir veids, kā viņus atrast tos pātagas principus. No prakses var teikt, ka, diemžēl, jāsacina, ka pātagas princips strādā labāk kā šis motivējušais, jo mēs redzam tās lietas, ka pirms mums uzsākam lietu, mēs parādniekam sakam, ja jums nav iespējas, vienojieties mazākām summām, pēc tam pakāpeniski nodzēsīsiet. Bet tā lieta, līdz ko nonāk pie tiesu izpildītājs, ka apķielā kontus vēl citus liegumus, tad faktiski uzreiz tas parādnieks ir klāt pusi no viņiem. Tas nozīmē, ka tas pātaga princips... Cik daudziem ir tiesību liegums? Tā kad vispār šo normu pieņēma, parādniekam bija derīgas. 8000 parādniekiem tiesības. Šobrīd reālais liegums ir nedaudz virs 1000. Tas nozīmē, ka visi tie parādnieki ir iesaistījušies lielākā vai mazākā mērā parādu sekšanā. Pagaidiet, bet kā jūs to reāli iedomājaties? Tātad vīrietis, pieņemsim, ka viņš ir šoferis, viņš varētu pelnīt naudu kā šoferis, bet viņam ir tiesību liegums. Kur lai viņš to naudu nopelna? Tie, kas strādā kā profesionālai darbībai, tad faktiski netiek uzlikts liegums. Jo šeit ir vairāk, tas ir arguments, ka tāds it kā absolūti ikdienišķa situācija. Atnāk parādnieks uz pieņemšanu, viņam ir automašīna. Automašīnai ir uzlikts tehniskās apskates un pārreģistrācijas liegums, tā kā viņa ir gandrīz vai meklēšanai, viņu pūlos atrast, lai varētu parādu sekšanai viņu pārdot. Viņam ir nobloķēts bankas konts. Vidējā saruna ir kāda? Man ir nobloķēts bankas konts. Es saku, jā, bet jūs tur varat saņemt tādu un tādu naudas summu no šī konta. Es nevaru iziet, man vispār vajadzētu atbloķēt kontu, jo man vajag liet mašīnai degvielu, un es nevaru braukt. Es saku, uz kurieni jūs braucat? Darba taču jums nav. Kur jūs braucat? Priekš kam jūs braucat? Ja jums darba nav, tad jūs varat pārvietoties ar sabiedrisko transportu un naudu, ko jūs notērējat degvielai, tā kā samaksāt bērnam. Nē, tā tas gluži, tā nav vērti, tā nav labi. Un tas ir atkal stāsts par to, negribu vai nevaru. Ja? Un iedomājies, viņš jau atnāk no tāda pilnīgi, man ir jābrauc. Es saku, kur tev ir jābrauc? Kur tev ir jābrauc? Tāpēc es saku, ka tas praktiski šobrīd tas novērams, ka tagad strādā labāk kā burkāns. Kurš no visiem tiem ierobežojumiem ir izrādījies visefektīgākais? Tātad tiesību liegums ir azartspēles, tur bija milzīgs skaitlis. 4000, ja, gribējuši tā kā. Kuriem ir liekts? Vidēji mēnesi atnāk statistika, ka līdz 10% ir mēģinājuši spēlēt, bet viņiem ir saskārušies ar liegumu. Es to skatos, tas ir tie ierobežojumi ir tā kā saku, sistēmiski faktiski. Un tā sistēma sākas ar tiesu izpildītāju faktiski, kā es teicu, kad nav panākt, vai parādnieks nav sapratis, kad viņš var labprātīgi nonāk lieta pie tiesu izpildītāja. Šobrīd, ja mēs redzam no atgūtās summas, pagājušajā gadā 2/3 ir atnākuši cauri tiesu izpildītāju faktiski. Un pēc tam jau pieslēdzās visi pārējie mehānismi. Jo, ja var piedzīt šo naudu vai samaksāt, tad tie pārējie liegumi netiek piemēroti. Strādā. Vai mūsdienās ir iespējams noslēpt darbu, noslēpt īpašumus, noslēpt mašīnas un dzīvot zaļu un nemaksāt uz līdzekļus? Stāsts, kā jūs saprotiet, mana darba pieredze šobrīd ir jau 25 gadi. Un tāds tipiskākais atkal piemērs. Atnāk vīrietis un tā smaidīgs, forši, labā noskaņojumā. Viņš saka, es nemaksāšu. Ir parāds, es nemaksāšu. Un tas bija, tā bija gan parastā parāda piedziņa, nevis uzturlīdzekļi. Viņš saka, un ko tu man izdarīsi? Viņš saka, dzīvokli es uzreģistrēju uz sievas vārda, mašīnu uz drauga vārda, un ko tu man izdarīsi? Un strādāja man pašam sava firma, pats sev boss, es sev izdomāšu, kā naudu samaksāt.
Es saku, sistēma strādā tā kā lēnām, bet pārliecinoši, dzīvosim, redzēsim. Paiet gads vai 2. Viņš atnāk, skumīgs. Kas ir? Viņš saka, iedomājies, mana sieva no manis aizgāja pie drauga un firma nobankrotēja. Viņš saka, un es to parādu varēju nomaksāt. Viņš saka, man nebija nekādu problēmu viņu nomaksāt. Viņš saka, bet tas bija principa jautājums, nemaksāt. Es saku, un? Viņš saka, ar šodienas aci paskatoties, es to būtu izdarījis. Un tā viņam vajag, jā? Tas jau ir vienkārši jāizvērtē šie te riski. Tāpēc es saku, vai negrib maksāt, vai nevar maksāt. Mūsu klients vairāk ir tas, kurš negrib maksāt. Jo tas, kurš nevar maksāt, viņš parasti cenšas pat vairāk to darīt. Bet ja viņš negrib, tad mums viņš ir jāpārliecina, ka viņam vajag gribēt. Un jautājums ir par to, teiksim, cik vai var izvairīties. Šobrīd mēs esam būtībā, kā Zvērnāties izpildītāja institūts, ir milzīgs darbs paveikts. Jo, ja mēs paskatāmies 15 vai 20 gadus atpakaļ, kur būtībā gan bankas konti, gan darba vietas, gan tur viss pārējais, ka tas bija manuāls darbs, kur mēs sūtījām, pieņemsim, uz bankām tur un iedomājieties pie tā lietu skaita, katrs pieprasījums gan no mūsu puses šis darbs, gan no tās iestādes, kurai mēs sūtam šo pieprasījumu, gan viņai sagatavot šo atbildi. Tas apjoms bija milzīgs, un tādēļ tas viss izstiepās laikā, un varbūtība, atrast bija mazāka. Šobrīd ar visiem reģistriem un to, kādā veidā ir uztaisīts mūsu lietvedības sistēmas un viss pārējais, tas nozīmē, ka mums darbojās monitoringi. Un atkal valsts ieņēmuma dienestā uzsākot darba attiecības ir par darbinieku jāpaziņo dienu iepriekš, pirms viņš sāk strādāt. Tikko viņš dienu iepriekš tiek vidā nokļūst paziņojums par to, ka viņš sāk strādāt, tajā pašā brīdī man e-pastā ir ziņa par to, ka viņš no rītdienas sāk strādāt. Ja viņam ir bankas konts, tad atkal tas ir monitorings, tikko viņam parādās jauns, es uzreiz to zinu, uzreiz to redzu. Ja viņam ir nekustamais īpašums, automašīna, jo šeit jau atkal ir jāsaprot teiksim, tā parādnieku struktūra kā tāda. Ir jāsaprot atkal viena lieta, ka par parādnieku nevar kļūt nejauši. Jo tajā brīdī, kad kā mūsu sabiedrība, kā viņi skatās, viņi saka, tiesu izpildītājs atņēma, tur piedzenot naudu vai pārdodot īpaši, tiesu izpildītājs atņēma. Bet tas nav, tā varbūt ir, protams, mana profesionālā deformācija, ja, kā es uz to skatos, bet es saku par parādnieku, tu nevari kļūt nejauši. Vai tu no kāda esi paņēmis un neatdod, vai tu esi pārkāpis kaut ko un nemaksā sodu, vai tev ir bērns un tu par viņu nerūpējies, bet tas nenotiek nejauši. Nav iespējama situācija, kad cilvēks pamostās no rīta ar parādu. Un līdz ar to, teiksim, tā izpildes process, kā izskatās tā parādnieka struktūra. Tātad, tad, kad viņš kļūst par manu klientu, tad pirmām kārtām es pārbaudu nauda un īpašumi. Tātad tas ir tas, ko viņš ir izveidojis jau kaut kā vēsturiski, viņam šī manta ir izveidojusies. Un tad man ir, veicot parāda piedziņas procesu, man šī manta ir jānovirza saistības dzēšanai. Tajā brīdī, ja šī manta ir novirzīta saistības dzēšanai, vairāk mantas nav, tad no kā parādniekam var rasties kaut kādi līdzekļi parāda dzēšanai. Faktiski 95% tā ir darba alga. Vai ne? Tātad, ja viņam parādās darbs, viņam parādās ienākumi, tad viņš var sākt atkal visu darīt, un līdz ar to pamatā mums ir jāsako līdzi darba vietai, lai tur parādās. Jā, un šeit pieslēdzās pēc tam citi instrumenti, šie liegumi un vispārie, mēs varam aizcīt arī tie, kas strādā ēna-ekonomikā vai citādi gūst ienākumus. Līdz ar to tas ļoti labi iet kopā šī sistēma, līdz ar to izdalīt, kad vai šis vai šis pasākums labāks vai sliktāks. Nē, te jāskatās visu sistēmu kopumā. Bet varbūt viss ir kārtībā. Valstī mums ļoti vajag bērnus, tiek visu laiku mudināts, ka demogrāfija, mums vajag bērnus. Šobrīd valsts to vecāku vietā, kas nevar samaksāt, spēj samaksāt, varbūt viss ir kārtībā. Maksājam mēs visi pārējie par tiem, kas nemaksā. Tur ir atkal milzīga problēma. Ir viena.
tā viss ir liela sāpe. Šeit ir jāsaprot uz to, ka, ja valsts pārāk labi rūpējās par bērnu, tad daļa no vecākiem sāk bērnu izmantot kā ienākuma avotu. Un kad, ja uzturlīdzekļu garantiju fonds tik labi maksā par katru bērnu tur 200 eiro un kaut kas, tad iedomājieties 5 bērnu ģimenē. Opā, tie ir 1000 eiro. Jūs domājat, ka tā nenotiek jau šodien? Es domāju, ka notiek. Es domāju, ka notiek. Un tiem bērniem, viņi jau netiek, viņu attīstībā nekas netiek likts iekšā. Tikko viņš ir spējīgs pats no dažu gadu vecuma, vecākie rūpējas par jaunākajiem, un viņi aug paši savā nodabā. No viņiem, tas vai no viņa izaug pilnvērtīgs, labs, kvalitatīvs sabiedrības loceklis, es īsti neesmu pārliecināts. Un tas ir jautājums no tā, ka ja uzturlīdzekļu garantiju fonds, jo labāk un kvalitatīvāk viņš maksā par bērniem, tad ir jautājums par to, vai šīs tiesības saņemt valsts atbalstu tiek izmantotas godīgi un atbilstoši. Jūs savā intervijā, Ievā, šķiet teicāt, ka gadā ir apmēram 200 gadījumi, kad izmaksātos uzturlīdzekļus piedzen no saņēmējiem. Jā, tā statistika faktiski viņa ir līdzīga katru no gada. Tie ir 200 gadījumi, kad mēs esam nokonstatējuši, ka, diemžēl, iesniedzējs ir negodprātīgi izmantojuši savas tiesības. Vai nu parādnieks ir piedalījies maksājumos, bieži vien parādnieks dzīvo ārzemēs, faktiski šeit viņam nav ne adreses nekāda, viņš godprātīgi maksā šos uzturlīdzekļus, un tad kaut kādā sistēmas, teiksim, ietvaros, viņam vai nu kāds apgrūtinājums, vai manta ir bijusi, un tad viņš saprot, ka viņa piedzen faktiski. Jā, un tad viņš saka, jā, es maksāju, bet tie vairāk ir tādi, es neteiktu, ka tas ir tāds statistiski būtisks daudzums, tie ir vairāk tādi, negadījumi, teiksim tā. Kad... Arī tas skaits parāda, ka tie tiešām negadījumi pret 42,200 gadījumi. Bet kā jums šķiet no tiem 42,000 parādnieki, bet cik ir tādi, kas vispār, par kuriem neziņo, arī sievietes varbūt klusē? Es zinu, ir tie stāsti gadījumi, kur mums parādnieks saka, tu pamēģini tikai. Tu pamēģini. Pamēģini ko? Kaut ko iesniegt. Vīrieši, sievietēm tās saka? Jā. Es teiktu tā, ka faktiski valsts ir darījusi vairākas lietas, lai faktiski tā nebūtu. Piemēram, ieviešot šos vairākus gadus atpakaļ šo principu, ka nevajag iet uz tiesu savu administratīvo procesu. Tas nozīmē, ka neizjot no mājas, izmantojot elektronisko pakalpojumu, sieviete var nesaskarties klātienē ar vīrieti, iesniegt iesniegumu, tad jau valsts faktiski sakārtot šīs lietas. Līdz ar to tas izslēdz šo situāciju. Es nezinu, kā ir reģionos. Es domāju, man liels jautājums par to, kā ir kopumā valstī, kur tā tolerance pret vārdarbību, ko ir vēl augstāks procents nekā varbūt tādā pilsētas burbulī, kur mēs atrodamies. Un man liekas, šim jautājumam par vārdarbību ģimenē šobrīd arī tiek pastiprināta sabiedrības uzmanība un šo gadījumu skaits. Pat mēs dzirdējam no valsts policijas priekšnieka, ka tiek arī konstatēts biežāk un biežāk. Līdz ar to pakāpeniski, bet valsts rada mehānismus, lai nebūtu šādu situāciju, kad sieviete baidītos kaut ko darīt, lai faktiski varētu elementārus iztikas līdzekļus saņemt vai kā citādi. Bet, Laura, ko jūs iepriekš teicāt? Kāpēc sievietes izvēlas šādus vīriešus? Kāpēc izvēlas? Tur jau jāskatās savukārt gan pieredzē, gan psiholoģijā. Un mums ir tāda neapzināta vēlme, tieksme, neatkarīgi vai vīriešiem vai sievietēm, bet pievilkties kaut kam līdzīgam, kaut kam, ko mēs pazīstam, pat ja tas ir nepatīkams. Līdz ar to ļoti daudz pārattiecības veidojas pievelkot no vienas puses, ar savu uztveri, ar saviem sensoriem, un otras puses uzprojicējot vēl savus gaidas cilvēkiem, kuriem patiesībā ar to, ko mēs no viņiem sagaidām, nav nekāda sakara vai ļoti maz sakara, un kas ļoti iespējams saistās mums ar to, no kā mēs patiesībā gribam izmukt.
kas ir bijusi mūsu izcelsmes ģimenes pieredze, vai kaut kāda paplašinātas ģimenes, vai ciema, vai apkaimes, kur mēs dzīvojam, pieredze, kur mēs esam bijuši iekšā. Un tas ir tās vispārējās, nevis tādas kognitīvās izglītības vai akadēmiskās izglītības jautājums, bet vairāk tādas psiholoģiskās izglītības par to, cik daudz mēs sevi kā cilvēkus pazīstam. Ja? Un kādreiz mūs kā cilvēkus netik sen, vēl pirms 150 gadiem, tomēr veidoja kopienu, kur mēs guvām plašāku un veselīgāku priekšstatu, un arī bērnus audzināja kopiena. Ja? Un 20. gadsimts ir radījis, principā, 20. gadsimts ar industrializāciju un kariem ir izveidojis šo te dīvaino pasauli, kurā mēs dzīvojam, kuru mēs uztveram par tradicionālu. Un cīnāmies un gribam viņu aizstāvēt, kaut arī tas tradicionālais patiesībā ir daudz veselīgāks modelis, kurš bija pirms Es tam visam gandrīz piekrītu, bet būtībā tas, ko tā doma, kura mani neatstāja šīs te sarunas kontekstā, ka topošajiem vecākiem vajadzētu dot atļauju iegūt bērnu. Un attiecīgi, ja jūs, izdodat certifikātu, ka viņš ir gatavs uzņemties atbildību, viņš ir gatavs, bet tas tā smejoties vairāk, bet faktiski tas nozīmē, ka skolas līmenī, kaut kādā masu mediju līmenī, tādā sabiedrības līmenī ir vairāk jāstāsta, vairāk jāmāca. Bet šeit mēs atkal runājam par to vidējo, nemaksātāju, par to, kuram tur ir pamatizglītība vai krimināla sodāmība un kaut kas, jo tie domājošie. Mums sanāk tāds, ka kaut kā mēs to uztur līdz garantiju fonda domājošie ir tie, kas negrib, es tā saprotu vairāk, vai ne? Domājošie pamatā ir tie, kas negrib, un tur es, zināmā mērā piekrītu, ka tie ir arī tas materiāls, ar kuriem mēs kā organizācija varētu strādāt. Jo tad, kad tu iedod piemērus, iedod laiku, iedod iespēju praktizēt un ieraudzīt citas domāšanas, uztveres, attieksmes formas, tu vari mainīt. Ja? Un tas ir tas, ko patiešām ir brīnišķīgi pieredzēt. Ja? Tad, kad tēti nāk vienkārši saprast, kā labāk ar bērnu apieties, kad saprotu, bet es tiešām varu pamainīt tikai tik nedaudz, un jau tās attiecības mainās ar bērnu un mainās ar partneri, un tas neprasa mainīt to, ko es par sevi esmu uzskatījis. Es esmu tā kā akmenī cirsts, es tāds esmu un viss, un jūs man neko nepadarīsiet. Sakiet, cik mēs visi esam pieauguši jau cilvēki, un kāda ir jūsuprāt paticamība, ka vīrietis, kuram tā personība ir formējusies, veidojusies, kāda ir paticamība, ka sadarbība ar jums varētu izmainīt viņa tādu to uztveres veidu, un līdz cik, ka viņš varētu sākt saprast to, ka ir jārūpējās par bērnu, jārūpējas par ģimeni, jābūt atbildīgam. Es esmu reāli saskāries ar to, ka ļoti bieži tādos daudz vieglos gadījumos vai tādos, kas ir tādā prevencijas gadījumā, pietiek ar to, ka tiek apziņā izceltas lietas, par kurām cilvēks patiesībā domā. Par kurām viņš domā, kuras viņš uztver, bet viņam nav tas apziņā iecelts, izgaismots, ka šitas nozīmē to. Ja, jo mēs tieši tā, mēs mācāmies reizrēķinu no galvas, mēs visu kaut ko skolā samācāmies, pēc tam augstskolā mēs iemācāmies profesiju un esam diezgan labi profesionāļi, bet īpaši tiem puišiem ļoti maz, kurš ir stāstījis jebko par attiecībām. Kas tur vispār ko nozīmē rūpes? Un tajā brīdī, kad kaut vai iedodot māla pikuci, tu tam vīrietim pasaki, ka, zini kā, īstenībā, tu ar savām rokām neko tam mazajam bērnam nevari nodarīt. Ja? Viņš ir diezgan izturīgs. Un pamēģini to mālu, pamēģini to savu bērnu, tu viņu veido. Tu viņu veido pats ar savu attieksmi, ar savu pieredzi, un tu savu pieredzi vari bagātināt, tu viņu vari papildināt. Un mana pieredze līdzinējā ir tāda, ka tas tiešām izmaina. Ir tiešām man sajūtu līmenī, ka tas ir kā ar sporta zāli 1. janvārī.
Kad mēs izdomājam, no 1. janvāra sākšu iet uz sporta zāli, janvāri noejam labi, februārī mazāk, martā jau sporta zāles atkal ir tukšas. Tādā ziņā, jā, tas ir stāsts par praksi. Tas ir kaut kas tāds, kas ir jāpraktizē, bet tos praktizēšanas veidus būt apzinātākam, klātesošākam savā dzīvē, savu bērnu dzīvē, mēs varam iedot. Un viņus var kultivēt. Un, protams, ka ir tie atkritieni. Ja? Un ir šitā te starptautiskā 17. janvāris ir diena, kad tiek lausti visi tie jaungadas solījumi. Bet, ja mums izdodas atbalstīt arī to cilvēku un izvilkt to līdz tām 30 vai 40 dienām, kad izveidojas jauns ieradums, tad jau ir daudz labāk. Katrā gadījumā es pilnīgi noteikti piekrītu, ka darīt kaut ko ir stipri labāk kā nedarīt. Bet šis pusmiljarda parāds, kā jūs domājat, cik tur reāli var atgūt un cik vienkārši būtu jābeidz par to runāt? Es teiktu tā, ka vēl viena statistikas rādītājs, ko mēs skatījāmies, tie ir reāli cipari, kad mēģinām salīdzināt ir uzturlīdzekļu parādnieks ar piedziņu uzturlīdzekļiem, pastīties, kas bez uzturlīdzekļiem vēl ir piespiedu izpildēm. Skatāmies izpildot reģistra datus, tad nozīmē, ka uzturlīdzekļu piedziņa ir tikai 1/3 daļa. 2/3 piedziņas lietu ir ne ar uzturlīdzekļiem saistītas. Tas cipari ir drausmīgi lieli. Faktiski bija kādi 288,000 izpildu lietas uz UGF parādniekiem, un tikai 1/3 daļa bija uzturlīdzekļi. Tad nozīmē, ka mēs jau runājam par cilvēku, kas, žargonā teikt, profesionāls parādnieks faktiski. Viņš nemaksā ne tikai uzturlīdzekļi, bet arī vēl citas saistības. Laura, jūs esat gatavs, jūs maksājat šo tēvu vietā, jums tas patīk? Nē, nepatīk, bet es domāju, reizē tas ir tas absurds, vai man liekas, ir labāk, ka mēs kā valsts, kā sistēma maksājam, ka mēs tomēr atbalstam nevis tām sievietēm, kuras ir izdarījušas, tādas izvēles, kādas ir izdarījušas, un ir tie vīrieši, kuri vienkārši nesaprot vispār, ko viņi ir izdarījuši un kāpēc. Ja? Mēs varam cerēt, ka tie cilvēki kaut ko sapratīs, bet labi, ka mēs kā sabiedrība kopumā tomēr atbalstam un esam, nevis dzīvojam tādās kaut kādās alās vai savās sāģiņās, kur mēs tikai katrs par sevi. Es domāju, ka tas tomēr ir ļoti daudz un kaut ko labu par mūsu sabiedrību saka. Igaunijā, Lietuvā parādnieki ir mazāk. Vai tas nozīmē, ka mums sistēma labāk strādā? Es nezinu, man sistēmas ir dažādas. Dažādas ir sistēmas, jo Lietuvā un Igaunijā tikai ar spriedumu var saņemt uzturlīdzekļus. Ar tiesas spriedumu, jā? Ar tiesas spriedumu, līdz ar to Latvijā ir mazāks administratīvais sloks. Tāpēc es Latviju mēģinu salīdzināt ar Somiju un Zviedriju, kur šis mehānisms ir līdzīgs, kā var saņemt uzturlīdzekļus. Un Lietuvā fonds, līdzīga veida fonds ir vēlāk izveidots, maksā mazākus apmērus, līdz ar to 80 eiro būs vieglāk samaksāt vecākam nekā 129 eiro. Līdz ar to tas izskaidrojums, kāpēc Latvijā ir vairāk salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju. Tas nenozīmē, ka mūsu vīrieši ir sliktāki. Tas nenozīmē. Es saku, ka mēs esam līdzīgā situācijā kā Somijā un Zviedrijā. Mums ir laba sistēma, vai ne? Laba sistēma no tāda viedokļa, kad ir mamām, kam ir grūtības, ļoti viegli ir saņemt šos uzturlīdzekļus bez administratīvās sloga, bet sistēma, kā atgūt, arī ir izveidojusies pietiekami atstrādāta gados, jau Jānis minēja, kā tiesu izpildītāji. Tas ir sākums, un tad pieslēdzās vispārējie ierobežojumi faktiski. Bet varbūt nemaksātāji ir jāliek cietumā. Un varbūt viņu orgāni ir jātirgo, vai ne? Ko nozīmē jāliek cietumā? Vēlreiz, es to uzsveru vienmēr. Nevar vai negrib. Labi, tie, kas negrib. Cietumā jāliek ir tie, kuri faktiski ir labi, dzīvo un vienkārši ar neko dzīvē neizjūt grūtības. Tie saucamie, kas strādā ekonomikā, varētu teikt, ļaunprātīgi izvairās. Tad tiem jāstrādā ar citām metodēm. Tie, kas grib, bet nevar, kaut kādu prasmu trūkumu dēļ, izglītības vai profesionālu iemaņu, tad es teiktu, ka jāatrod veids, kā līdz viņam aizklovēties, kad viņam vajag pārkvalificēties citu ārodu. Tā kā kolēģis minēja, uzrunāt viņus, šie ir tā daļa, kur faktiski ir iespējams strādāt. Tas ir droši vien, kur mums pietrūks savukārt to makšķeru, sistemātisko makšķeru, kā
nedehumanizēt šos cilvēkus. Ja? Jo mēs par viņiem arī, man liekas, diezgan skarbi esam jau izteikušies savā starpā, bet tā dehumanizācija zināmā mērā arī viņus tikai vēl tālāk izstumj. Ja? Un tad, ja nav prasmes, nav zināšanas, bet ir kaut kāda gribēšana, ja, tad droši vien, bet tas jau kopumā ne tikai uzturlīdzekļu nemaksātājiem, bet plašāk, ja, mums tās makšķeru sistēmas, lai cilvēki gūtu iespēju strādāt, varētu, ja, lai viņi nejustos, tā kā mēs runājām iepriekš, ja, ko es varu ar 350 eiro izdarīt. Ja, lai, teiksim, tas, jā, un tas, protams, rīvējas droši vien ar to šīs dienas uzstādījumu nulle tolerance vai nekāda tolerance pret viņiem. Ja, jo tad mēs, un es runāju pats sev pretī. Ja, un tas, man liekas, ir absolūti cilvēcīgi, vai ne? Un tas ir, jo mēs runājam par cilvēcību, un cilvēcība nav melns balts. Ja, jo mēs varam runāt par problēmu, mēs varam nosaukt par monstriem un necilvēkiem, mēs varam viņus absolūti dehumanizēt, un man liekas, ka ja tiek vairums no tām izpildu procedūrām piemērotas, tad viņš patiesībā nav vairs pilnvērtīgs vīrietis, bet viņš ir tiešām kaut kāds 5. klases internāta skolnieks, kuram nav vispār nekādu tiesību, ir tikai pienākumu, un tāpat tas te vēl par to uzšauj, un mēs gribam, lai dienas beigās viņa būtu kaut kāds labs cilvēks. Jā, un tas ir būtībā tas, ko mēs tiešām šodienas sarunā, mēs visi, manuprāt, nonākam brīdi pa brīdim pretrunā paši ar sevis teikto. Un kā jūs sakat, vai vajadzētu viņu ielikt cietumā? Kāda jēga? Piškam? Varbūt baidītos vairāk. Baidītos nokļūt cietumā, un tad pieņemsim. Tagad kāds tad ir tas ieguvums? Ieliek viņu cietumā, tātad mēs kā sabiedrība maksājam par to, vai ne? Mēs radām vēl izdevumus, mēs radām viņam kriminālu sodāmību, vai ne? Kas viņam atņem vēl vairāk iespējas. Tad ko tad mēs iegūstam? Jo likums jau šobrīd par tīšu izvairīšanos no sprieduma izpildes paredz kriminālu atbildību. Bet šeit ir atkal grib, negrib vai nevar. Ja? Un tieši tā kā, ja negrib, tad ir jābūt, tad šim instrumentam ir jābūt ļoti jaudīgam. Jūs redzat kaut kādu to instrumentu tieši pret tiem, kas negrib? Sabiedrības audzināšana kā tāda. Runāt par to, stāstīt, censties šos cilvēkus padarīt par cilvēkiem, neļauj. Un šitie, man liekas, ir ļoti interesanti, par ko es bieži domāju, tad, kad mēs runājam par sabiedrību. Patiesībā tas ir nevis par kaut kādu to vispārējo, ja, vai tagad Evika Siliņa kaut ko uzrunās sabiedrību, vai Rinkevičs uzrunās sabiedrību. Patiesībā mēs runājam par tādām daudz uzrunājamākām un strādājamākām sabiedrības grupām, kas ir uzņēmumi, kas ir biznesi, kas ir kaut kas, kur tie cilvēki ir, kur pastāv dažāds līmenis šai tolerancei pret pieņemšanu, pret ēnu ekonomiku kā tādu, pret atbalstīšanu. Ja? Un tur atkal vai tā ir strādāšana ar pātagu vai makšķeri, ja? Bet strādāt ar sabiedrību, bet mērķēti, ja? Es domāju, ka tur mums ir ļoti daudz darba vēl priekšā. Jā, un tas ir ļoti būtiski šajā virzienā strādāt, jo es kā vēl uzsveru, kad uzturlīdzekļu nemaksātāju vietā mēs maksāsim divreiz, ja nedarīsim neko. Šobrīd mēs maksājam par viņu bērniem. Pēc tam, kad viņi sasniegs pensijas vecumu, mēs visi maksāsim no sociālā budžeta par viņu pensiju faktiski, jo viņš šobrīd nestrādā un nemaksā nodokļus. Un jautājums, vai pusmiljards tas ir daudz vai maz, manuprāt, tajā brīdī, ja šī nauda tiek saprātīgi ieguldīta, lai sasniegtu kaut kādu prātīgu rezultātu, tad tas nav daudz. Tas ir saprātīgi. Tie ir 50 miljoni gadā. Covida laikā helikoptera naudās, tad, kad samaksāja par katru bērnu 500 eiro, ja? Tā bija laikam. Un kur tā nauda palika? Uzsildīja bišķiņu ūdeni. Uzsildīja drusku tā kā vidējo ūdeni, un tiem, kam šīs naudas nebija, tiem viņas atkal pēc mēneša vairāk nebija.
Ja? Viņa tika vienkārši izbeidzās. Šeit atkal uzturlīdzekļu garantija fonds dod iespēju paļauties uz to, ka šī saņemtā nauda, ka viņa būs regulāra, ka nebūs izmisumi, nebūs, kad tev ir iespēja paļauties uz to, ka kaut ko katru mēnesi, daudz vai maz, tas ir tāds cits jautājums jau, bet to, ka tu varēsi to bērnu vismaz drusku viņam radīt cilvēcīgākus apstākļus. Jo jūs vienkārši, es domāju, ka jūs nevarat iedomāties, kādos apstākļos dzīvo sadzīves apstākļos daļa no Latvijas iedzīvotājiem tajā brīdī, kad man pildot darba pienākumus nākas būt visādās dzīves vietās. Dažkārt vienkārši ir šausmas, un mēs to objektīvi. Es to zinu, jūs visticamāk to nezināt, un jūs pat iedomāties to nevarat, kā tas viss izskatās. Es zinu. Jā. Man ir Latgales laukos, pat no Latgales laukiem, kur joprojām ir ģimenes, es zinu, kā dzīvo. Bet es jums gribēju jautāt, vai tie vīrieši, kas negrib maksāt, kā jūs domājat, viņi savā draugu lokā lepojas ar to, ka viņi nemaksā bērniem? Tieši tie, kas negrib. Šīs situācijas nerodās uz sitienu. Aha. Viņa veidojās laikā, telpā, un teiksim, ja ir draugi, tad parasti draugi saprot, no kā tās attiecības ir. Tas nav tāds pārsteigums, teiksim, tā, ka tas būtu pēkšņi kaut kas īpašs. Visi tie, kas ir apkārt, ar to parasti nelepojās, bet tieši tāpat kā viņam katram ir motivācija, kāpēc viņš tā rīkojās. Un tā motivācija ir atstrādāta, tā pietiekami nopulēta forši. Un tajā brīdī, kad tu klausies par to, kāpēc viņš nemaksā, viņam pat varētu sākt just līdzi, kad viņš dara pareizi. Jā. No viņa tās šķības pozīcijā. Jā. Jūs pazīstat personīgi kādu uzturlīdzekļu nemaksātāju? Jūs domājat draugu ārpus darba pienākumiem? Jūs arī padomājat, jā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Es, protams, kad pazīst. Šeit ir atkal ir tie jautājumi, kad tās situācijas mēdz būt dažādas. Vienā pieņemsim tur, kur vecāki ir šķīruši savas attiecības, tur varbūt, pieņemsim, māte no tēva neprasa, vai viņš maksā kā maksā, bet man jau ir tā, un maniem draugiem ir tā priekšrocība, ka es varu viņiem pastāstīt, ar ko tas beidzās, un es varu mēģināt pastāstīt tos stāstus par to, kāpēc tā nevajag. Esat darījis? Protams. Un daru gana bieži. Tātad ir draugu lokā? Tātad ir kaut kur, jā. Ir draugu lokā cilvēki, kas kļūst par parādniekiem. Un es nerunāju tikai par uzturlīdzekļiem kā tādiem, un tas ir atkal, atkal runājot par tajā brīdī, kad parakstot tur jauno lietu dokumentus, tur paziņojumus, pēkšņi, draugs. Labi, bet jūs pazīstat kādu personīgi, kas nemaksā uzturlīdzekļus? Rādu draugu ģimenes lokā nav bijis, bet ir zināmi cilvēki, ar ko kopā, vai skolas studiju biedri ir. Tu zini, tādu mēs kopā mācījāmies, tādu atceros pa lielam. Es droši vien zinu tās situācijas vairākas, gan arī pazīstam lokā, kur nevis ir stāsts par uzturlīdzekļu nemaksāšanu, katrā ziņā tiem, kas nonāk pie uzturlīdzekļu garantija fonda, bet zinu tās situācijas gan, kur vīrieti, teiksim, vai ir tā kopīgā bērnu aprūpe, tur 50-50, kas mūsu likumdošanā nav nostiprināta, bet tur Somijā, Zviedrijā ir, un tas ir izējas punkts vispār, no kur skatīties. Līdz ar to man interesētu, kā tas saiet kopā vēl attiecībā uz nemaksāšanu. Bet es zinu vairākas tos gadījumus, kur netiek
teiksim, no vīrieša puses novērtēts tas, kas tātad mums tās vidējais šobrīd ir tie 12-13 gadi, ja, kur pusi no tā laika sieviete ir ieguldījusi savu laiku, savu izglītību, savu iespēju veidot karjeru bērnu audzināšanā. Un pēc šķiršanās vīrietis uzskata, ka es varu rūpēties, es varu darīt, bet tev nekas nepienākas. Tāpēc, ka, tā bija tava izvēle. Nespēja adekvāti šķirties. Jā. Un šīs situācijas gan es pazīstu. Neviens līdz viņiem nav nonācis, ja tur tātad ir tādas savstarpējās vienošanās tādas, ka ar lielāku vai mazāku rūgtumu, bet visi dzīvo bez tā, ka ir jāiet uz uzturlīdzekļu garantiju fondu, bet tos gadījumus es zinu, un tur tas atkal ir tas stāsts par to, ka kāda ir tā vīrieša goda izjūta, ko viņš uzskata, kas viņam pienākas, kā viņš spēj novērtēt apmaksāto un neapmaksāto darbu, bet tā jau ir tad plašāka diskusija. Vaina, aizvainojums, dusmas. Jā, bet iepriekš bija parādnieku saraksts, bija tā ļoti ērti pieejams. Bija vārdi, uzvārdi. Es pats savulaik no kluba zvanīju vairākiem uzturlīdzekļu parādniekiem un uzklausīju viņu stāstus. Tagad, lai noskaidrotu, vai vīrietis maksā vai nemaksā uzturlīdzekļus, vajag zināt arī personas kodu. Tas ir, kāpēc tā, kāpēc... Satversmes tiesa to atzina, ka neatbilstoši satversmei. Priekš kam jums vajag tādu informāciju? Lai paskatītos, vai vīrietis, ar ko es esmu iepazinusies, pajautājiet viņam. Viņš melos. Ja viņš nemaksā uzturlīdzekļus, viņš melos arī man. Izpildu lietu reģistrā ir tāda sadaļa manas izpildu lietas. Jā. Tur katrs cilvēks, jebkurš, var ieiet un ar autentifikācijas līdzekļiem viņš var apskatīties, kas notiek, vai pret viņu ir kādas lietas, pie kura tiesu izpildītāja, kāds ir parāds. Jūs domājat, es viņam izziņu paprastu tādu? Jūs kopā vakarā tātad iepazināties, kopā vakarā jūs pievedat viņu pie datora un saka, uztais lūdzu autentifikāciju izpildietu reģistrā, paskatāmies intereses pēc, vai tev nav kāds nesamaksāts sots. Tur jūs ieraugat. Tā brīdī attiecības beidzās. Bet kā jūs domājat? Ja beidzās, tad paveicās vai nepaveicās? Ja teiksim šajā brīdī. Es arī teiktu, ka paveicās, vai ne? Paveicās. Atkal mēs nonākam pretrunā. Bet, ziniet, toreiz no kluba zvanot uzturlīdzekļu parādniekiem, tas bija tais laikos, kad bija pieejami vārdu uzvārdi. Es meklēju pēc tādus neparastākus vārdus uzvārdus. Es viņiem atceros, viņiem rakstīju draugos to laiku. Un es runāju ar kādiem, manuprāt, 7. Viņiem šie stāsti bija ļoti, ļoti dažādi. Un, ziniet, viņi bija ļoti laimīgi, ka beidzot kāds viņus neaudzina, nepārmet viņiem neko un ka ar viņiem aprunājas. Un pēc kāda gada vai pat pāris gadiem viens no šiem vīriešiem man bija atrakstījis un teica paldies, ka viņš esot nomaksājis. Ka viņš esot padomājis un ka viņš šo parādu ir nomaksājis. Es pieļauju, ka ar šiem vīriešiem arī nerunā. Jā, to parunāšanos redz, mēs mēģinām. Tie, kas līdz atraksta man e-pastu vai mums piezvana vai kā citādi, kuri ir tajā x stundā nonākuši. Viņi var nonākt tur vai kur tālāk. Mēs parunājamies. Man ir virkne ar instrumentiem, ko es iesaku. Tiešām, tas makšķerītes es mēģinu iedot. Mans kolēģis Gats arī mēs mēģinām iedot kaut ko. Un tad tālāk jau ir tas jautājums. Un mums nav iemesls tiesāt, mums nav iemesls pārmest. Mēs uzklausām tās situācijas. Ļoti daudz iedod šīs sarunas un tiešām, ja dzird to aizvainojumu, tad tā ir arī iespēja teikt, bet zini, kā ir, draugs. Es dzirdu, ka tev ir smagi un grūti, bet zini, kā tā sieviete, viņa mums nav blakus. Man interesē, ko tu jūti, vai ko tu domā, vai kāpēc tev tā ir. Jo ļoti bieži tas, kas notiek, tādās sarunās gribas dikti sūdzēties. Bet tam visam ir argumenti, tam visam ir racionāli iemesli un tam līdzīgi. Un tad šo te sajūtu gan man ir vairāk kārt izdevies vīriešiem iedot, ka
sākt domāt par to, kur es esmu nonācis, kas ar mani ir noticis, kāpēc tas ar mani ir noticis. Nevis domāt par to, ka ja nebūtu viņa, ja nebūtu tādi bērni, ja nebūtu tādi apstākļi, ja nebūtu tāds darba veids, nebūtu tāda valsts, nebūtu kaut kas, tad jau es gan visu būtu labi izdarījis. Ja? Visi citi vainīgi tikai. Ja? Šo te ļoti labi var bieži vien ātri pamanīt un iedot atpakaļ cilvēkam atbildību. Jā, jo mums arī uz fondu zvana un puse no zvana, 4000 zvanus mēs saņemam mēnesi un pusi no viņiem ir parādnieki. Tā situācija ir nemainīga faktiski. Un lielākā daļa parādnieka, kā jūs minējāt, viņi sūkstās par bērnu mamām, ka tas ir ļoti netaisnīgi un tam līdzīgi, kad viņi ir izmantoti un kāpēc viņi zvana, ir, ka, skatoties lietu, juristi saka, ka vai nu bijis kaut kāds piespiedu mehānisms vai kaut kāds ietekmēšanas līdzeklis, un tad viņi uzzvana. Pirms tam, lai kārtotu lietas lēmumu pieņemšanas procesā, kad vienkārši uzrakst mums iesniegumu, mēs uzrakstam parādniekam par situāciju, praktiski tad viņi neliekās nezinis. Faktiski. Tikai tad, kad ir sākas kāds mehānisms. Un te ir tas jautājums, ko mēs teicām. Ko es minēju, ka, diemžēl, šobrīd, šajā brīdī, kāda ir tas parādnieku kopums, tas pātagas princips tomēr ir vairāk nostrādāt. Tā tad ir jārada situācija, kad sākt maksāt ir vieglāk nekā turpināt nemaksāt. Bet sakiet, vai tēvs, kas nav maksājis uzturlīdzekļus bērnam, viņš vecumdienās varēs kaut ko prasīt no sava bērna? Civillikumā ir norma ierakstīta, ka bērnu var atbrīvot uzturēt vecāku, ja vecāks pats nav pildījis pienākumu, bet tas ir tikai un vienīgi tiesas kompetence novērtēt konkrētus apstākļus. Tā tad ir iespējams arī, ka tomēr varēs? Tur katrs gadījums tiek skatīts, Likums saka, ka var atbrīvot bērnu no vecāku, bērnu no pienākumu uzturēt vecāku. Nu jā. Un tas ir, mēs pirms ētera par to runājām. Man viens sociālais darbinieks savukārt stāstīja šo stāstu, kur tam bērnam tiesa piespriež maksāt, tāpēc, ka viņš ir saņēmis bērns no uzturlīdzekļu fonda. Un, tas iespējams, es to neesmu pārbaudījis, tāpēc par to vaicāju, bet tad, kad mēs līdz kaut kādiem tik absurdiem gadījumiem nonākam, kad tādēļ, ka tev ir bijis tēvs, kurš nav maksājis un par valsts ir viņa vietā maksājis, un tagad viņš ir nespējīgs un tev tiesa uzliek par pienākumu, jo to no valsts par viņu es saņēmis uzturlīdzekļus, tad, man liekas, tad gan mūsu sistēmā ir ko Sistēma mēdz radīt kļūdas. Un kļūdas, viņas ir jebkur. Ir jautājums, vai būtībā vai tā ir norma, vai tas ir izņēmums. Es domāju, ka šādas situācijas vairāk ir izņēmums. Un līdz ar to visur. Es arī neesmu dzirdējis, ka tā būtu sistēmiska lieta. Faktiski pat, man liekas, ka no jums pirmoreiz dzirdu šādu situāciju, un vēl kas svarīgi redzēt tiesas argumentāciju un motivāciju, jo varbūt tur ir kaut kas tāds, ko mēs nezinām. Jo tur var būt situācija, pieņemsim, kad ir tēvs, pieņemsim, nav rūpējies par bērnu, un tālāk viņš ir ticis pansionātā, un tad pansionāts prasa no bērniem, lai samaksā par viņu. Ja, tur arī tādi ir bijuši gadījumi. Bet katrā gadījumā tādi izlases kārtā tur pa vienam kaut kādam savādākam, īpašākam. Mums, protams, kad mēs visi tādus stāstus zinām, bet tā nav norma, tā nav sistēma. Ja? Un līdz ar to, teiksim, katru tādu konkrēto gadījumu ir izlabot vieglāk, bet šeit mēs vairāk runājam tieši par to, kā tas strādā kopumā un vispārīgi. Labi, ja jums būtu jāuzrunā vīrietis, kurš tagad jau nošaurināšu uz to, kas var maksāt, bet negrib maksāt, ko jūs viņam teiktu? Es teiktu, domā par to, ko tu dari, un tajā brīdī, kad tu izvēlies pieņemt lēmumu, ka tu gribi, lai tev būtu bērns, saproti, ka tā ir atbildība uz pietiekami ilgu laiku. Dari apzināti ar sievieti šo jautājumu izrunā, jo mēs ļoti bieži neprotam un nemākam un negribam runāt.
vairāk izliekamies, noklusējam un padomājam. Un tad ir jautājums par to, vai bērna rašanās tā ir sievietes vai vīriešu atbildība. Kurš tad pieņem tur, viens domā ainu otrs, tas domā ainu tas, neizrunā ir. Ja? Un tad atkal ir jārunā savā starpā, ir jārunā, ir jāprot šķirties, lai prastu šķirties. Ir jātrenējās to darīt. Okay. Labi, ko jūs teikt tam, kas var, bet negrib? Es teiktu tā, ka aizēja vecīt pie spoguļa un paskaties un noliec savu ego malā un pasaka, ka tu esi vecis vai neesi vecis, ka tu nevari vienkārši lietu izdarīt bērniem, samaksāt uzturlīdzīgus. Tas ir pats minimums. Tev no rīta bērni nav jāceļ, tev nav drēbes jāgulda, nest nav jātaisa, jāved uz pulciņiem, tam līdzīgi. Bet izdari vienkāršu lietu, samaksā mammai uzturlīdzīgus, lai tam bērnam ir vieglāk. Noliec to ego malā. Tā vienkārši. Man arī šķiet, ka tā kā jūs arī teicāt, ka no sākuma jau ir jāļauj izrunāties. Ir jāļauj izrunāties, un tad ir jādzird tas brīdis, kad un ja tā atbildība visa tiek uzkrauta visiem citiem, tikai ne sev, jāatrod iespēja pateikt vecīt, bet kur ir tava atbildība? Bet kur sāksi tu? Un kas ir tas, ko tu darīsi? Un ja tu nedarīsi šo, kas būs nākamais, ko tu nedarīsi? Un cik tālu tu esi gatavs nedarīt? Un, man liekas, un redz arī šādas te sarunas. Ja? Man, piemēram, viņi ļoti vērtīgi, jo viņi tieši tā iedod atkal jaunu valodu, jaunas iespējas padomāt par to, kā tu, Jāni, teici pirms mirkļa, man jau ir tagad vācelītē, kas ir tas, kāpēc tomēr labāk ir kaut pa bišķiņam sākt darīt un kādā veidā nevis nedarīt, un kur tā nedarīšana var novest. Jā. Bet kas ir tās sievietes, kas nemaksā? 10% tomēr? Jā, tur arī dažādas situācijas. Sākot no tā, kad izgāja no mājām uz veikalu pēc pārtikas un pazuda pat no tādiem stāstiem. Un ļoti iespējams ir dažādi stāsti, kur ir vai nu veiksmīgāk advokāti noalgoti, vēl kas tās lietas tika juridiski pagrieztas. Tad izglītot, maksāt spējīgi. Arī tā skaitā, jā. Bet tā, kā es saku, ir viena lieta runāt tīri statistiski, bet otra lieta ir konkrētā faktiskā situācija. Aiz katra šī ir stāsts. Jā, tur pilnīgi noteikti aiz katra ir stāsts. Jā. Tad, kad mēs runājam par advokātiem un tiesu un visā šajās attiecību šķiršanas uzturlīdzekļi vai viss, kas saistīts ar attiecībām, man liekas, baigi traki ir, ka pie mums ir ka tiek ievērots tas sacīkstes princips, kas lielā mērā padara tās lietas. Un tā kā pašā sākumā Jāni teica, ka tas bērns kļūst par to instrumentu attiecību risināšanā. Un tieši tas sacīkstes princips, kur labāki advokāti spēj vērpt un veidot argumentus un pierādījumus vākt un tāpēc. Sakiet, vai jūsuprāt ir labāk, ka ģimene nav šķīrušies, ka viņi dzīvo kopā? Ne, par to ne. Ne par to. Es vienkārši tā sēžu un savā prātā domāju, šķīrušies, dzīvo kopā, bet vienam no vecākiem absolūti neinteresē bērna audzināšana. Tas ir ok? Tā kā nē, jo tas ir tas, ko es saku, ko gan saku katru reizi, kad esmu kādā veča auditorijā. Man nav saprotams, kā tu vari nonākt attiecībās pirmkārt ar otru cilvēku, tad vēl radīt cilvēku, un tev viņi neinteresē. Tas ir tā kā, ja man neinteresē, tad tas ir simptoms, tā ir problēma, tas ir uzdevums man. Man ir jāinteresē tuvākie cilvēki. Ja? Bet man ir tik garšīgi piedalīties šajā sarunā, jo man ir interesanti uzzināt pieredzes, ko ienes citi. Bet tajās ģimeņu strīdos sievietēm ir labāks advokāts? Visādi. Ir, viņi nepubliskoši, man ir labo un slikto advokātu. Un labos un sliktos, tādā ziņā nevis sliktos, bet negantos. Ja? Viņi nav slikti, viņi ir ļoti labi advokāti, bet ļoti neganti savās pieejās. Ja? Un viņus izmanto gan vīrieši, gan sievietes.